Esi atkal sveicināts raidījumā Melns uz balta. Kopā ar mani Karmen Stepanovs šeit Stratkom departamenta vadītājs, direktors, vēl visi tie citi svarīgie vārdi Rihards Bambals. Sveiks! Sveiki! Un arī žurnāliste Evita Puriņa. Sveika! Labdien! Rihards, šajā reizē mēs arī sāksim ar tevi, jo es zinu to, ka tu vēlēsi pastāstīt par to, ko mēs darām. Absolūti. Šis ir podkāsts, jeb raidieraksts Melns uz balta, ko veido valsts kancelējas Stratkom komanda, kas mūsu ilgtermiņa komunikācijas projekts ar mērķi veicināt sabiedrības noturību gan pret dezinformāciju, gan arī pret cita veida manipulācijām informatīvā telpā, ko veids gan dažādas valstis, potenciāli mēģinot ietekmēt procesu pa mums, gan arī viens otrs vietējais aktīvists. Un mēs to darām, protams, iedodot cilvēkiem, klausītājiem, mūsu skatītājiem praktiskas zināšanas, prasmes, kā atpazīt šīs metodes, kā tām pretoties, galu galā, kas par to ir atbildīgs un kam ziņot, un ko var saukt palīgā brīdī, kad šādām manipulācijām sastopies. Un jāatgādina, ka šis ir mūsu raidieraksta speciāla izlaidums, kas ir veltīts par godu globālajai mediju pratības un informāciju pratības nedēļai, ko UNESCO ietvaros mēs atzīmējam jau 12. reizi. Par mediju pratību mēs noteikti runāsim turpinājumā, un viena no lietām ir spēja atpazīt dezinformāciju. Runājot par to, dezinformācija, mediji un žurnālisti cenšas atspēkot šo dezinformāciju, kā arī cilvēki, kas izliekas par žurnālistiem un rada informāciju, kas ir dezinformācija. Sociāla tīkla viens ir kā nevainīgi, neko sliktu nedomājoši, bet kaitnieciski ieraksts, ar tiem reizēm ļoti gribam dalīties, jo tas ir sensacionāli, tas ir interesanti un visiem tas jāzina, un kas gan kur tāds, ja es dalīšos ar informāciju, kas nav patiesa. Dezinformācija ir manipulēšana ar informāciju, sagrozīta un sev izdevīgu faktu uzdošana par patiesību vai no konteksta izvilkti teikumi, vai pat īpašību, darbību un rīcību piedēvēšana cilvēkiem, kas ar to nav pat nodarbojušies un nav ar to saistīti. Pastāst, lūdzu, Rihard, kā ir ar informācijas telpu Latvijā? Latvijā informatīvo telpu mēs sargājam balstoties uz 3 pīlāriem. Šie 3 pīlāri ir nostiprināti valsts strateģiskās komunikācijas un informatīvās telpas drošības koncepcijā nākamajiem 5 gadiem, ko šī gada sākumā apstiprināja mūsu valdība. Pirmo reizi jāsaka, un mēs esam arī viena no pirmajām valstīm Eiropas Savienībā, kam šāda doktrīna ar konkrētiem mērķiem uzdevumiem ir izstrādāta. Kādi tad ir tie 3 pīlāri? Tie 3 pilāri ir efektīva strateģiskā komunikācija no valsts pārvaldes, valsts puses. Otrs ir neatkarīga, droša, kvalitīva mediju vide, proti, žurnālisti var droši, ērti darīt savu darbu, netraucēti. Un trešais ir sabiedrības noturība pret manipulācijām informatīvā telpā. Proti, mēs spējam atpazīt dezinformāciju, mēs spējam atpazīt citas manipulācijas, un mēs spējam arī iesaistīt efektīvi akadēmisko, privāto sektoru, balstoties galu galā uz šo mūsu visaptvarošo valsts aizsardzības arī jumta koncepciju, proti, ka ne tikai armija, ne tikai militārais, kā saka, un aizsardzības nozare sargā Latviju, bet visu mūsu sabiedrību un plašāk valsts pārvalde var sargāt mūsu Latviju, mūsu valsts un sabiedrību, jo īpaši informatīvajā telpā. Un kāda loma ir mediju pratībai? Pirms to skaidro, kāda aptuveni aktualizējās šāds vārdu salikums? Mediju pratība ir gana sens vārds, bet noteikti ir cieši saistīts arī ar to brīdi, kad Latvijā mediju politika kā tāda tika veidot, kas nav viena no noteikti vecākajām politikām, teiksim, ārlietas, drošības politika, tādi klasiski stabili pīlāri. Tie ir jau, protams, ilgstoši. Mediju politika īstenībā tāds pēdējās 10 gadus, es gribētu teikt, jautājums, un par mediju pratību, jo īpaši mēs sākām runāt tādu noturības veidošanas kontekstā. Līdzīgi tāpatās kā ar hibrīdo kara darbību, hibrīdo apdraudējumu, no kura daļa ir arī dezinformācija, īpaši pēc 2014. gada, pēc tā, kad Krievija veic šo nelegālo Krimas pussalas okupāciju, aneksiju, un ņemot vērā, ka dezinformācija, informācijas operācijas spēlēja tajā ļoti nozīmīgu lomu, lai vienlaicīgi palaistu informatīvā telpā desmitiem un pat simtiem dažādus naratīvus, veidot apjukumu. Un mediju pratība, protams, ir bijusi kā viena no potenciālajām atbildēm, kā cīnīties ar šo fenomenu mūsu sabiedrībās, kā veidot mūsu sabiedrības stiprākas, noturīgākas. Sabiedrībā tiek veikts neviens pētījums. Pēdējos gados tas ir noticis aktīvāk par to, kāda ir mūsu mediju pratība, un mēs varam iepazīties arī ar statistiku par to, kā cilvēki aptaujās ir novērtējuši savu spēju atpazīt viltus informāciju no patiesas informācijas. Rihards, vai tu vari pakomentēt lūdzu to, ko mēs redzam?
Jā, šis ir valsts kancelējas, gribētos teikt, jau ikgadējs pētījums. Pagājušajā gadā mēs esam vesels 2 reizes mērījuši, bet arī citas institūcijas to dara. Proti par to, cik cilvēki spēj vai nespēj atšķirt maldinošu informāciju no tāda safabricēta satura no uzticama. Un tas, protams, ir pašvērtējums. Tas ir jāakcentē. Un tas pašvērtējums, protams, nereti ir labāks. Mēs cenšamies izskatīties un izklausīties labāk nekā esam. Bet mēs redzam, ka pagājušā gada decembrī, tas ir 22. gada decembrī, apmēram gandrīz 6 no 10 cilvēkiem Latvijā teica, ka viņi spēj tādā situācijā, kad sastopās ar kaut kādu sagrozītu, safabricētu saturu, salīdzinoši droši, ērti atpazīt to, kas ir apmēram 5% uzlabojums iepratim pagājušā gada maijam. Šogad mēs vēl tos rezultātus apkoposim. Šī gada nogalē tad būs jaunākie skaitļi, bet vairāki arī Eirobarometrs pagājušo gadu pirmo reizi tik speciāls veikts. Tur arī apmēram ap 60% Latvijā tas grozās dažādos pētījumos, tā ka mēs tā varam teikt, ka tik arī mēdīju pratīgi mēs apmēram esam. Vēlamies mēs 5 gadu laikā līdz 27. gadam sasniegt, ka tie būtu vismaz 75% cilvēkam ir tāds minimāls komplekts ar mēdīju pratības prasmēm, kas nozīmē, ka tu spēj atpazīt manipulēt saturu, ka tu spēj nedalīties ar viņu tālāk, tā pavisam automātiski spēj ieslēgt smadzenes, izslēgt nedaudz emocijas. Tāds minimālais prasmi komplektiņš, ka tas būtu vismaz 75%. Tas ir tas, uz ko mēs gribētu iet. Evita, pievēršoties tev, kāds domā, kāda būtu mēdīju loma tajā, lai cilvēki kļūtu mēdīju pratīgāki un spētu tomēr neķerties dezinformācijai? Vislielākā. Bet es gribēju pakomentēt, ka, manuprāt, šis ir ļoti optimistisks vērtējums. un ņemot vērā, ka tas ir pašvērtējums, bet tas, ko, varbūt, es nezinu, kur jūs to liksiet, bet, manuprāt, vienkārši tie dezinformācija, viņi kļūst ar vien izsmalcinātāk. Tas, ko mēs novērojam, pēdējo, burtiski tur pāris gadu laikā, ar katru pusgadu vai mēnesi, dezinformācija kļūst ar vien izsmalcinātāk veidot, ar vien grūtāk atpazīstama. Un tālāk es mazliet pašaubītos, ļoti, protams, pozitīvi, ka, es saprotu, nepilni 60% saka, ka viņi spēj un ka viņiem ar mediju pratību viss kārtībā. Tas, ko mēs redzam sociālos medijos, es teiktu, tik optimistiski neizskatās, un varbūt, ka es teiktu, ka tas pašvērtējums iespējams bieži vien ir labāks nekā tā realitāte, ka mums ne tuvu nav laba situācija šajā jomā, diemžēl. Kāds bija jautājums? Ko var darīt mēdī, lai veicinātu cilvēku mediju pratību? Mēs katru dienu strādājam, lai veicinātu cilvēku mediju pratību, bet tiešām tā ir. Es tiešām ar visu sirdi tā domāju, un tas ir tas, tā ir tā jēga un tā būtība, kāpēc es un mani kolēģi strādājam ar faktu pārbaudi. Mēs faktiski katru dienu, lielākoties tie ir sociālie mēdīji, kur mēs rosāmies, bet, protams, mēs pievēršam uzmanību arī politiķu un citu svarīgu cilvēku teiktajam, vai ne, lai neļautu viņiem par daudz izrunāties. Bet sociālajos mēdījos šobrīd, varbūt tieši šobrīd atkal ir septembris, oktobris, jauna sezona sākusies, mums ir pilnas rokas, ir ļoti daudz ko darīt. Atspēkot ir viens, tā nav taisnība. Cilvēkiem parādīt, piedodiet, tas ir, ko jūs dalījāties, vai tas, par ko jūs tur sajūsmināties, tā nav taisnība. Un otrkārt, mēģināt parādīt viņiem, kāpēc tā nav taisnība, kur ir tie āķi, uz kuriem neuzķerties. Ar konkrētiem piemēriem. Mēs nerīkojam mediju pratības seminārus, kas, protams, arī būtu jādara, bet mums ir arī citi cilvēki, kas to Latvijā dara, vai ne? Bet mēs faktiski caur konkrētiem piemēriem rādām un stāstam, kur ir problēma, kur konkrētajā ļoti populārajā video vai ļoti populārajā ierakstā, tekstiņā, kur ir tā problēma, kāpēc nevajag tam ticēt, kāpēc tā visticamāk nav taisnība. Kas ir tāds varbūt aktuālākais, ar ko tu esi saskārusies pēdējā nedēļā? Šobrīd es jau sacīju, burtiski šodien un vakar, ko mēs strādājam, ir stāsts par to, kā Latvija it kā ar varu met Krievijas pilsoņus ārā no valsts, burtiski piespiedu kārtā paņem un met ārā, vai ne? Ko mēs, protams, nedaram ar piebildi. Respektīvi, un tas ir sācies ar atkal jau kādu citu dezinformācijas izplatītāju nofilmētu video. Es pat teiktu, šajā gadījumā
Tie ir tādi kūdītāji, kuri kūdīja pret vakcīnām, pret maskām, pret seksuālo izglītību. Būtu grūti iedomāties kaut kādu tēmu, ar kuru saistībā viņi nebūtu kūdījuši, ka Latvijas valdība ir slikta, ka pie mums viss ir slikti, ka mūs ietekmē tur Vašingtona un tur Brisele otrs vai ne. Viņi ir tādi kūdītāji, štata dezinformātori. Un viņi ir nofilmējuši šo vienu video, kur gados veca sieviete ar visu viņas ģimeni izliek no dzīvokļa ar tiesu izpildītāju. Viss kā nākas ar tiesas spriedumu. Viņi jau to nepasaka, tur viss kā nākas. Viņi saka pretlikumīgi un tā. Un tad šis video, protams, ir plaši publicēts sociālos mēdījos, un tad to kāds ir paņēmis tālāk un pielicis jau jaunu vēstījumu tam klāt, ka šis īstenībā nav stāsts par... Viņi pat nemin, kas ir tas stāsts, bet noprotams, ka šis nav stāsts par izlikšanu no dzīvokļa, tāpēc, ka cilvēkam īres līgums tur nav, viņš nevar dzīvot tur, kur viņš nedrīkst dzīvot, vai ne? Bet tas ir stāsts par to, kā met Krievus ārā no Latvijas un kaut kādā daļā sabiedrības, un šobrīd runa ir par ārpus Latvijas sabiedrību, teiksim tā, jo mēs jau Latvijā dzīvojam, daudz maz esam jau par šo pusgadu dzirdējuši un sapratuši, vai ne, kuriem draud uzturēšanās atļaujas zaudēšana un kuriem īsti nē, un kā ar to ir, bet ārvalstu auditorijai, protams, šajā ārkārtīgi saspīlētajā situācijā, kad ir balts un melns, un kad nekādas pelēkās krāsas pa vidu nav, kad ir karš, un kad mēs esam visi jau tādi nospriegoti faktiski ar daudzām lietām, to ir ļoti viegli tālāk izplatīt. Un tad tas tiek uztverts ar tādu domu, Latvija maleči, kā viņi met tos Krievus ārā, lai gan patiesībā nekas tāds nenotiek. Un tas ir kļuvis ārkārtīgi populārs. Konkrēti šobrīd mēs skatāmies, ka tas ir Ukrainā labi aizgājis. Vai tu teikt, ka tas ir viens no tādiem biežāk novērotajiem šobrīd arī tavā darbā naratīviem par Latviju, proti šie imigrācijas likuma grozījumi, kaut kāda it kā slikta apiešanās ar Latvijas krieviem vai krievlodīgiem, vai tas ir viens no daudziem? Tas ir viens no daudziem. Tas ik pa laikam, tā teikt, pastiprinās. Tas viens brīdis bija, protams, tad, kad Latvija pieķērās padomju pieminekļiem, uzvaras pieminekļa, tā saucamā uzvaras pieminekļa gāšana. Tur, protams, bija masveida vilnis ar maldinošu informāciju, tā skaitā ar dezinformāciju, kas ir faktiski, mēs varam izšķirt, kas ir apzināti maldinoša informācija, apzināti sagrozīti fakti, noklusēti vai pagriezti tā, lai būtu izdevīgi. Saistībā ar šiem valodas prasību ir bijis, bet es neteiktu, ka tas ir tāds konstants dezinformācijas. Drīzāk tas, kas visu laiku iet cauri un diezgan lielā mērā dominē, ir Latvijā viss ir slikti. Tas failed state narratīvs, ka pie mums viss ir slikti, augstākie komunālie maksājumi, kas nav taisnība, bet arī tas ļoti labi aizgāja, jo cilvēki vienkārši labprāt tam noticēja, un viņiem, acīm redzot, ir kaut kur tā sāp iekšā, ka sadārdzinājums, protams, nenoliedzami ir bijis. Par visu, par veselības aprūpi, par ceļiem, par izglītību, par to, ka valdība nejēdzīga un ka ekonomika grimst un viss tiek pārspīlēts un sagrozīts un mēs paši sev noniecinām un ko līdz ir kaut kāds mazākais tur informācijas druska, kas it kā to apstiprina, tas tiek nests uz āru un pavairots un pastiprināts un tad tas mūsu uzdevums ir izskaidrot, kas tā informācijas druska ir un kāpēc varbūt nav gluži tā, kā tas tiek teikts. Man interesē tas, kur rodas, kur aug kājas šāda dezinformācija, kas ir tie perēkļi, no kuriem izaug visi šie stāsti, kas pēc tam nonāk sociālajos tīklos, vai nonāk vēl kaut kur, un beigās man šķiet vakardien jau bija piemērs, vismaz tas bija aprakstīts, ka tas, protams, aiziet līdz Krievijas propagandas mēdījiem. Protams, aiziet līdz Krievijas propagandas mēdījiem, bet arī no turienes nāk. Tas ir divpusējs process, vai ne? Tie ceļi ir abos virzienos. Viena liela daļa atnāk šurp un tiek te atkal pavairota. Un vienu daļu mēs Latvijā saražojam paši, diemžēl, vai ne? Un dezinformācijas perēkļi, ja tos tā var nosaukt, mums saradās, kad? Pandēmijas laikā, vai ne? Protams, tas bija tāds uzplaukums, kur es domāju, neviens vispār nevarēja prognozēt, nevarēja sagaidīt un pat nespēja noticēt kaut kādos brīžos. Kāpēc tā domā? Tas ir cilvēkiem ir daudz laika. Tāpēc, ka tu runāji piemēram, par 14. gadu, kad mums bija
es klausījos, kad it kā sākās mediju pratība kā temats svarīgs, arvien svarīgāks. Es teiktu, ka vēl svarīgāks tas varbūt bija 16. gads, kad bija Trumpa ievēlēšana, un pirms tam, faktiski jau arī pēc tam tika parādīts, ka viņš lielā mērā, un viņa atbalstītāji kaut kādā lielā mērā ietekmēja cilvēku uzskatus ar Facebook, ar kaut kādu citu sociālmediju palīdzību, vai ne? Un paralēli bija Brexits, kur arī to pašu pētījumi ziņoja, ka ar nepatiesām, puspatiesām sagrozītām ziņām ar biedēšanu par imigrantiem un tur par atņemtām darba vietām, ka tika ietekmēts tas ļoti svarīgais lēmums, vai ne? Ka viena liela svarīga valsts izstājas no Eiropas Savienības. Bet tajā brīdī, tas, ko es gribēju teikt, tajā brīdī Latvijā dezinformācija kā tāda parādība bija tur bērnu autiņos. Viņas tikpat kā nebija. Es teiktu, mums lielākais notikums bija Alfa ar 2 F, kad tur sabrukusi, vai kas bija tā viltus ziņa, vai ne? Bet kas bija, un tad ja mēs paskatāmies īstenībā atpakaļ, cik daudz cilvēku to redzēja. Nesalīdzinām. Tas bija kaut kāda nieciņa, pilnīgi nesvarīgi šķiet šobrīd, salīdzinot ar to, kā šobrīd lietas notiek. Un uz tā fona likās, ka kāpēc, lai kaut kas tāds būtu. Protams, pandēmija to visu izmainīja totāli, ārprātīgi. Un pašlaik jau mēs dzīvojam tajā, tas turpinās, tas nekur nav zudis, tas nav samazinājies. Pandēmija ir palicis kā viens no tematiem, kā vakcīnas, un tas arī, starp citu, tas arī ļoti arvien ir ļoti aktuāli lielā daļā sabiedrības, acīm redzot, jo ko līdz ir kāds košāks video, kāds ieraksts vai kāds apgalvojums par vakcīnām, tas aiziet. Vārds afēra ir atgriezies. Vakcīnas ir viena vesela afēra, kas acīm redzot arī nekur nepazudīs. Tad, protams, ir zaļā afēra un tam līdzīgi, tad ir Ukraina vai ne, un vispār par ko mēs runājam, es aizmirsu. Mēs runājam par dezinformāciju. Jā, bet es aizmirsu, kādā sakarā mēs runājām. Par perēkļiem mēs runājām. Un faktiski viena liela daļa šo perēkļu, viņi radās pandēmijas laikā, kaut kādu savu aktivitāti ir mazinājuši, turpretīm citi ir pieņēmuši spēkus, uzpumpējuši muskuļus, apguvuši jaunas tehnikas, kā to darīt. Es pieļauju arī, kā mēs vismaz to redzam, atraduši ar vien vairāk avotus pasaules starptautiskās līmenī, kur viņi tur smeļas šo te dīvaino informāciju. Ar vien jaunus tematus atraduši, protams, vai ne? Un tas ir tāda, es nezinu, profesija gandrīz, vai tāds darbs, ko šie cilvēki dara nepārtraukti, jo īstenībā tas prasa, es domāju, ievērojumu laiku. Un mums ir tādi latviešu valodā, un ar vien vairāk, es teiktu, pēdējā laikā ir arī krievu valodā. Nevis Krievijas dezinformācija tikai, kas ienāk no ārā, bet tas, kas top tepat uz vietas krievu valodā, un bieži vien tas ir domāts ne tikai vietējai auditorijai, bet arī uz ārpusi. Absolūti. Jo tie cilvēki ir savākuši, piesaistījuši sekotājus bijušās Padomju Savienības republikās visdažādākajās, līdzīgi domājošas. Un bieži vien ir arī redzams, ka viņi apzināti to saturu taisa tādu, ka redziet pie mums šeit Latvijā tā, un lai stāstītu, cik te viss ir briesmīgi un slikti. Protams, un skatoties tādā lielajā ģeopolitiskajā bildē, protams, Baltijas valstis no tām bijušajām Krievijas Padomju Savienības kolonijām, Padomju Savienības valstīm, mēs jau esam tas veiksmes stāsts. Tomēr, ja mēs skatāmies visus tos ekonomikas, drošības, Eiropas Savienību, NATO, attīstības rādītājs, mēs esam ar labu atrāvienu no tiem tuvākajiem arī sekotājiem. Protams, savā ziņā arī dadzis acī, es teiktu, Kremlim, ka viņi ir šādi ļāvuši mums tur, vismaz viņi tā uzskatīt, ļāvuši tur integrēties Eiropā un nebūt daļai no tās viņu būvētās pasaules kārtības un struktūras. Un, protams, šis narratīvs ir ļoti veiksmīgs, lai parādītu tiem pārējiem nemaz nemēģiniet sekot. Viņi nav nekāds veiksmes stāsts, viņi īstenībā tur ir tādi un šitādi. Bet es gribēju pajautāt, kā tu redzi savu, kā žurnālists lomu šajā, vai tu jūties kā kareive šajā informatīvajā karā, vai kā tu redzi to savu lomu kā žurnālistei cīņā, vai tu cīnies ar dezinformāciju, vai tu uzskati? Brīžām jau šķiet, ka ar dezinformāciju tā pēc būtības,
Ka tā cīņa nav tāda uzvarama cīņa. Līdz ar to tu vari cīnīties, bet es nezinu, vai tā pat ir cīņa, tāpēc, ka tie spēku samēri ir nesamērojami. Mēs neesam līdzīgās pozīcijās, vai ne? Ar ko mēs varam cīnīties? Ar Kremļa propagandas mašīnu? Droši vien, ka nē, vai ne? Tīri atkal tikai tāpēc, ka vienam ir tie resursi un iespējas objektīvās daudz lielākas. Mēs darām to, kas ir mūsu spēkos. Kaut kādā mērā tā ir cīņa, bet es domāju, mēs esam žurnālisti. Žurnālists pēc būtības jau nav malā stāvētājs, vai ne? Tas vēl viens piemērs, pirms tam bija jautājums par to, kur mēs rodam. Tas pēdējais viens piemērs bija arī, kur mēs to dezinformāciju radījām uz vietas Latvijā. Es domāju par Eviku Siliņu, vai ne? Par to, kāda ir šī mūsu premjere un tā. Un cik lieliski tas pat atspoguļojās Kremļa kanālos. Jā, vakar par to bija raksts, par šo mēs arī gribētu parunāt, jo tomēr šī informācija neizplatījās. Tā izplatījās sociālo tīklu vietnēs, bet tā tika pārpublicēta vienā no mēdījiem, kas šo neslavas celšanu un šo nepatiesu informāciju neatspēkoja. Pēc tam tas nebija atvainošanās vai kaut kas tam līdzīgs, jo, protams, tiek pastāvēts, ka tā bija patiesība. Jā, jau sen ir pierādīts, ka tā nav patiesība. Un tad man radās tās domas par to, ka vienmēr, kad mēs runājam par to, ka tā nevajadzētu darīt, kāds vienmēr uzrodās, kurš saka, ka mēs esam demokrātiska valsts, katrs var darīt, ko viņš grib, vai mēs esam vispār spējīgi ierobežot, ja to dara jau principā mēdīs, kur cilvēki patērē kā mēdīji, kuri neskatās uz to, vai tā ir dezinformācija vai nē, ja šo raksta mēdījis, tātad tā ir patiesība. Tas ir labs jautājums. Es pat teiktu, ka tur jau nebija runa par to, ka šie mēdīji to informāciju vienkārši pārpublicēja. Es domāju, ka tā bija apzināta pavairošana, un mēs arī nezinām, no kurienes tā informācija radās. Respektīvi, tur neviens cilvēks ar savu vārdu un uzvārdu īsto jau nestāvējas. Tas bija kaut kas anonīms, kaut kur iepublicēts. Tas nebija pat tajā brīdī ļoti populārs. Bet šie mēdīji, konkrēti portāls NRA, to paņēma un pārpublicēja un piešķīra tam svaru. Un tas bija ne tikai bezatbildīgi, es domāju, ka tas bija apzināti, jo mēs jau redzam, kāda ir tā mēdīja politika attiecībā pret, pret kaut kādām politiskām partijām vai pret to, kas pašlaik ir pie varas vai ne. Tur jau ir tas vēstījums jau ir skaidri nolasāms, to mēs redzam dienā. Bet tas rezultāts, protams, ir tāds, ka tas tik labi aizgāja. Un arī krievalodīgie mūsu dezinformātori to lieliski pavairoja, bet jau pēc tam. Un, protams, tagad mēs redzam, ka Pervija kanāla to vai ne, visu replicē un jau kā faktu to visu. Bet kāds bija jautājums? Vai to vispār ir iespējams ierobežot, jo tomēr tas ir mēdījis? Es domāju, ka mēs esam demokrātiska valsts, un es arī par to esmu bieži domājis, bet mēs nevaram aizliegt rakstīt, vai tur, ja vien tas nav kaut kas pilnīgi ārprātīgs, vai ne, tur. Bet nevaram aizliegt rakstīt, nevaram cilvēkiem ļaut izpausties vai likt viņus par to cietumā. Protams, ka nē, un tas arī, tur nav divu domu, bet tas, ko mēs varam ar savu attieksmi, mēs varam šos mēdījus pirmkārt nepatērēt, mēs viņus varam nelasīt, mēs viņus varam nešērot, teiksim, ja? Mēs varam, kā citi mēdīji, neaicināt it kā šo ziņu mēdīju vai vispār it kā mēdīju žurnālistus vai kā tos cilvēkus nosaukt, neaicināt izteikties par svarīgiem jautājumiem, nedot viņiem mikrofonu vai skatuvi un neļaut justies kā žurnālistiem. Teiksim, mēs ar savu attieksmi varam parādīt, nē, tā nav žurnālistika, ko jūs darāt. Vai ne? Un līdz pat vēl nesenam laikam tie cilvēki, viņi uzstājās kā žurnālisti, tā skaitā sabiedriskos mēdījos un tam līdzīgi. Tas ir tas, ko mēs varētu nedarīt, vai ne? Protams, mēdīju pratība, es nezinu, mēs bieži stāstam. Redz, ka viņi raksta melus. Ne tikai par Eviku Siliņu, viņi raksta melus par globālo sasilšanu, par pandēmiju. Tā skaitā ir kaut kas arī bijis ļoti apšaubāms vēl par kaut kādiem procesiem. Mēs ar savu, piemēram, mēs mēģinām teikt, nedziet, šie nav kvalitatīvi mēdīji, tāpēc vien, ka tev ir interneta portālā tur adrese vai ne, kurā tu vari visu, ko publicēt, tas nenozīmē, ka tu esi mēdījis kā žurnālistika. Protams, ka tu neesi. Mums vienkārši cilvēki ir jāizglīto, jāatgādina, jāmācā lietot īsti mēdīji. Viens no Kremļa mērķiem ir, protams, šī dezinformācija nav jauns fenomens. Tas īstenībā no kopš jau Staļina laikiem tiek izmantots kā daļa no
tādas plašākas, agrāk spēcdienestu arī darbības ar lielu arsenālu, kur ietilps gan dažādas spiegošanas, indēšanas, kompromātu vākšanas, šantažēšanas, uzbrukumi kritiskai infrastruktūrai, mūsdienās arī kiberuzbrukumi. Un dezinformācija bieži vien nav mērķis pats par sevi, bet tas ir mērķis radīt apjukumu, šaubas, kaut kādu iespējams arī pārsteigumu. Tas mērķis bieži vien Kremlim ir radīt arī iespēju, ka tādas objektīvas patiesības jau nemaz nav, ka visas valstis melo, manipulē, ka principā viss, ko mēs sastopamies informatīvā telpā, tā ir kaut kāda manipulēta informācija. Kā tev, kā šī izmeklējošā pētnieciskā žurnālistikas pārstāvēja, ko tu par to teiktu? Vai ir tāda objektīva informācija? Ko tu teiktu klausītājiem, skatītājiem par to? Fakti, dati, lietas, kas it kā liekas pašsaprotami žurnālistu darbā, vai tomēr mēs mūsdienās runājam jau par tādu post-patiesības laikmetu, ka tāda reāla patiesība un dati vairs nav pieejami, ir tikai manipulācijas. Ko tu teiktu? Tiem, kam tas ir izdevīgi, tie runā par to, ka patiesības jau nav, ka faktu jau nav, vai ne, ka viss ir atkarīgs un tam līdzīgi. Tur atkal liekam var Donaldam Trumpam kaut kādā mērā pateikties, vai ne, ka viss, ko mediji ziņo, ir fake news un tam līdzīgi. Un tas, starp citu, ir arī, diemžēl, arī līdz Latvijai atnācis un arvien, es teiktu, bīstami un arvien vairāk kaut kādā daļā sabiedrības iesakņojas, ka medijiem nevar ticēt, tas, ko viņi stāsta, tas ir muļķības un tam līdzīgi. Ir fakti, ir viedokļi. Fakti jau nemainās. Fakti ir fakti, vai ne? Un tas ir, piemēram, mēs esam faktu pārbaudītāji, mēs faktiski jau strādājam ar faktiem. Viedokļus mēs pārbaudīt nevaram un negribam, un tas nav vajadzīgs, bet fakti ir fakti. Bet šie dezinformācijas izplatītāji jau, lielā mērā viņi jau apzināti vai kā, tie mūsu fakti pat nedarbojas vairs, vai ne? Kādreiz likās, fakts, cilvēki, fakts. Jā. Bet tas īsti nedarbojas. Nē. Ja jūs to sakat, tam nevar ticēt, tāpēc kā, atkal jūs kā Rebaltika vai Rīček, jūs tur nekad nestāstat taisnību, un reku ir otrs fakts un kaut ko liek pretī, vai ne? Kāds ir jūs kā pētnieciskās žurnālistikas arī mērķis, vai jūs gribat vienkārši apstrīdēt šo te potenciāli maldinošo naratīvu informatīvā telpā, vai jūs mēģināt arī pārliecināt kādu par sevi? Vai jums izdodas, kā jums to liekas, pārliecināt kādu? Ja mēs jau sasniedzam ar savu darbu, es domāju, ka katrā no šiem populārajiem dezinformācijas naratīviem mēs sasniedzam kaut kādu mazu daļiņu no tiem, kas... tas atkal ir nesamērojami. Tas, ka tik daudz cilvēku, cik izlasīs un potenciāli arī noticēs tām viltus ziņām konkrētajam, tam vienam kaut kādam vēstījumam, tas, ko mēs sasniedzam, ir ļoti maz daļiņa. Līdz ar to mēs nevaram kaut kā cilvēkiem iemācīt vai viņus pārliecināt. Mēs varam savu spēju robežās mēģināt pastāstīt. Tā mēdīja pratība jau arī, viņa jau nerodas ne no kā. Tā ir piepūle, tas ir darbs. Tev īstenībā ir jāgrib būt mēdīja pratīgam. Tas nenozīmē, ka valdība vai žurnālisti vai mediji kaut ko darīs un ka tas tā automātiski notiks. Un cilvēkam arī pašam ir jāgrib lietot nevis tikai fake news, jāgrib pašam lietot nevis tikai Facebooku vai Telegram grupu vai TikTokā atvērt tur tos smieklīgos video un tad pa vidu kaut kādu dīvainu politi informāciju. Viņam ir jāgrib arī lasīt tomēr uzticami avoti. Viņam tai pašā Facebook būtu ļoti ieteicams piesakoties, piemēram, LSM vai tiem pašiem Delfiem vai TVNet, kaut kādiem ziņu avotiem, kurus mēs zinām, ka tie ir uzticami avoti, vai ne? Tā ir arī piepūle. Daudz cilvēku Latvijā piepūlēties negrib. Vai mēs varam viņus pārliecināt? Es nezinu, vai mēs tā ļoti nodarbojamies ar pārliecināšanu. Protams, ka mums to pārmet nepārtraukti. Mums tur sauc par patiesības ministriju un tam līdzīgi, jo nevienam jau nepatīk. Ne politiķim tas patīk, ne sociālo mediju dezinformatoram tas patīk, ka viņam tādu pieliek faktiski šiltīti vai virsrakstu. Mēs palaižam kaut kādu rakstu, ka tas, ko jūs sakāt, nav taisnība, ir tā un tā un tā. Kuram to patīk dzirdēt? Man arī nepatiktu dzirdēt, vai ne? Un ja mēs arī kādreiz kļūdamies, mums jau nevienam nepatīk atzīt, ka
vai nu mēs kļūdamies, kur nu vēl vairāk, ka mēs apzināti kādu maldinām. Šito pirms 2 nedēļām NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra rīkotā konferencē tepat Rīgā viesojās kanādiešu datorzinātnes profesors Dereks Rūts. Un viņam bija 4 iemesli principā cilvēku domāšanas kļūdām, jeb šiem aizspriedumiem, kas īstenībā skaidro, kādēļ mēs tik viegli nemainam mūsu viedokli, kādēļ dezinformatoriem un šiem ietekmes operācijām tas darbs īstenībā diezgan padodas. Viņam bija 4. Viņiem ir ankuru aizspriedums, pieejamības aizspriedums, apstiprinājuma aizspriedums un pārliecības noturības aizspriedums. Proti, viens ir tas pirmais iespējas, vai ne? Bieži vien informācija, ka mēs nevēl runājam par tā pirmā iespēja paliekamību. Mēs to pirmo informāciju grūti no viņas atsakamies. Otrs ir arī, ja tā informācija ir viegli pieejama, uztverama, mums no viņas ir grūti atteikties. Trešais ir noteikti viszināmākais. Cilvēkiem šis apstiprinājums patīk uzskati, kas sakrīt ar mūsu pārliecībām. Burbulis, jā. Burbulis. Un 4. ir par to, ka ir šis pārliecības noturība, ja mēs noraidām un atgrūžam informāciju, kas ir pretēji mūsu uzskatiem. Un viņam, teiksim tā, ilgtermiņā viņš saka, apmēram, ka ir ļoti slikti tā bilde, jo tie cilvēka aizspriedumi, tas ir kaut kas, kas ir evolūcijas ceļā visu laiku ar mums paliek, un mums ir ļoti grūti ar viņiem pašiem cīnīties. Un viņš iesaka, varbūt necīnīties ar aizspriedumiem, ja domāšanas kļūdām, bet izmantot tos savā labā. Ko, teiks, tā skaitā iedodot ātru informāciju kaut kādās krīzes situācijās, ja tā būtu, piemēram, valsts pārvaldes institūcija, iedot dažādu saturu, izmantot tādus uzticamos vēstnešus, ja piemēram, netic valsts institūcijai izmantot kaut kāds viedokļu līderis vai vietējās kopienas līderis ar šiem vēstījumiem. Kā tu komentētu tieši tā, kā izmeklējošā šī pētnieciskā žurnālistika, jo pieskāries ļoti daudz tiem atspēkošanai, kā tev liekas, cik šī atspēkošana spēja pārvarēt vai cik viņi ir sadarīgi ar šīm domāšanas kļūdām un aizspriedumiem, kas mums katram ir, un mums negribās, teiksim, viegli pieņemt kaut kādu patiesību, jo tā patiesība iespējams nemaz nesakrīt ar to mūsu domāšanu, kā mēs gribētu, lai pasaule būtu uzbūvēta. Viens ir tas, ka cilvēka dabā acīm redzami, var katrs spriest pēc sevis, nav jau viegli mainīt uzskatus, un kādā brīdī, kad tev nāk jauna informācija un tu sāc domāt, bet vienalga tas process nav viegls, vai ne? Un tas ir viens, protams, kas tieši šajos punktos arī bija, ka tu cilvēks neesi fleksibls un tu gribi turēties pie sava līdz pēdējam. Bet otrs, nevienmēr darbojas atspēkošana, nevienmēr atspēkošana vien ir tas, ar ko pietiek. Protams, ka ar to nepietiek. To mēs redzējām lieliski pandēmijas laikā, kad cilvēkiem īstenībā viņiem tie viedokļi bieži vien sākumā veidojās, manuprāt, arī tāpēc, ka informācijas vienkārši nebija. Un ka tā informācija, ko viņiem šajos sociālmedijos pienes uz paplātītes, ka tur Covids tur ir varbūt izdomāts un ka tas nav tik traki un pastieties Latvijā nekas nav tajā pirmajā vilnī un tas, ko tur rāda Itālijā pilnas slimnīcas, man Itālijā tur draugs dzīvo, viņš saka, nekā tāda viņiem nav, vai ne? Ka tas, ko tev pienes klāt, ka tas ir vieglāk uztverams un noticams un savukārt no šīs saprāta balss no tās otrās puses, tādas uzticams informācijas toreiz nebija. Mums pašiem bija ārkārtīgi grūti, es teiktu, pārliecināt, piemēram, valsts institūcijas, ka tā informācija ir jādod. Ka tie mūsu muļķīgie jautājumi, jo mēs tās muļķības izlasām sociālos mēdījos, mēs jautājam valsts institūcijām, viņi saka, vai ārstiem, piemēram, vairāk ārsti vai ne tajā brīdī atteica, man nav laika tādām muļķībām, es vispār to negribu komentēt. Pagāja ļoti ilgs laiks, kamēr valsts institūcijas, kamēr veselības ministrija un citas saprata, ka tas tā nedarbojas, ka tur mēs tikai dziļākā sauzās iebrauksim, ka īstenībā ir tas pre-banking arī vajadzīgs pietiekami lielā mērā, ka cilvēkiem jau uzreiz ir jāskaidro, ka mēs nevaram pateikt, kas tās par muļķībām? Protams, ka tā nav taisnība un ar to pietiek. Nē, nepietiek. Ir jāskaidro arī muļķības īstenībā. Ir jāskaidro ļoti vienkāršotos veidos pat kaut kādas tādas lietas, ko mums varbūt, kas prātā neienāktu. Vai ne? Tā ir tāda ļoti svarīga lieta. Un tas varbūt arī kaut kādā mērā darbotos. Bet jautājums, cik lielā mērā tas ir. Es teiktu, ka mēs esam tomēr diezgan specifiski, mēs esam faktu pārbaudītāji. Mēs nevaram kaut kādus nepārtraukt publicēt kaut kādus skaidrojošos materiālus, vienkārši sajūtot gaisā, ka kaut kas pastāv. Tur ir
Tur tie būtu citi mēdīji, un tās arī būtu citi komunikācijas speciālisti, kas mums valstī ir, vai ne? Arī tas būtu viņu darbs, bet neapšaubāmi tas ir ļoti būtiski. Tāpēc, ka mēs atgriežamies pie tā, ka cilvēka dabā ir grūti atzīt tas, ka tu esi kļūdījies. Un tad, kad tu jau tam esi noticējis un tu jau to uzskati, tu esi pieņēmis, tad pēc tam viņu mainīt, protams, ka ir grūti, vai ne? Un atzīt. Nē, ka tā īsti nav. Līdz ar to tas sākotnējais darbs, tas būtu svarīgs, tie skaidrojumi, ko līdz kaut kāda problēma parādās. Bet tas ir par jebkuru tematu. Piemēram, šobrīd tiešām tā ir globālā sasilšana un klimata krīze. Mēs šobrīd, pat ne šobrīd, bet es teiktu, ar tādu pieaugošu intensitāti, tas ir pēdējos mēnešos, pēdējā pusgadā, šobrīd it īpaši. Mēs ļoti daudz saskaramies ar to klimata pārmaiņu noliedzējiem, ar kaut kādiem apgalvojumiem, ka tā ir izdomāta problēma, tikai lai tur cilvēkus, lai no viņiem naudu tur atkal iegrābtu kaut kādos veidos, lai viņiem viss kļūtu dārgāks, lai viņus tur kaut kā pakļautu, kontrolētu, ka tas ir kaut kāds jaunais Briseles atkal izdomājums, diktāts, un mēs tikai skrienam pakaļ, jo īstenībā pastieties ārā pa logu Latvija zaļākā valsts pasaulē un tam līdzīgi, it kā, kas atkal, protams, nav taisnība, un ka mums jau tā nav problēma, ka tā ir problēma kaut kur citā zemeslodes pusē varbūt, bet ne pie mums. Un arī tur būtu vajadzīgi jau tādi ļoti saulēcīgi skaidrojumi, kāpēc mums tas ir svarīgi. Un tad, piemēram, parādās ziņa, ka Latvijai par 17 vai par 18% jāsamazina savus izmešu daudzums, vai ne, tuvāko cik tur gadu laikā. Un mēs jau saprotam, ka tas nebūs viegli, un tie cilvēki arī saprot, ka tas kaut kādas konkrētas lietas ietekmēs. Un tad kāpēc tas? Tur ir vajadzīgs ļoti liels skaidrošanas darbs pirms tam. Ar mūsu faktu atspēkošanu vien tur nepietiek. Vai teikt, ka mēs esam tagad klimata pārmaiņu jautājumu, tas jaunais Covid. Vai tad mēs esam turpat, kur 20. gada martā pirms Covida? Tagad ir pēdējais Covid, man liekas, Covid bija mazliet cits jautājums. Arī es domāju, ka tas mērogs, lai cik svarīgi šobrīd būtu klimata pārmaiņas, tas dezinformācijas vilnis nav tik liels, kāds tas toreiz bija par Covidu, bet mēs nezinām, cik tālu tas attīstīsies. Bet kaut kādas līdzības, protams, ir. No Covida ļaudis arī īstenībā baidījās, vai ne? Tas bija kaut kas tāds nezināms. Klimata pārmaiņas nav kaut kas gluži nezināms. Respektīvi, Covid un pandēmija, tur bija ļoti brīva vieta, daudz brīvas vietas dažādām fantāzijām, spekulācijām, dezinformācijai, tāpēc, ka tur bija tik daudz nezināmo. Tur nezināja cilvēki vairāk, arī eksperti, arī zinātnieki nekā zināja. Klimata pārmaiņas ir mazliet citādi. Mēs jau par to zinām, ne? Bet jautājums ir, cik daudz mēs stāstam un kā cilvēkiem tiek stāstīts, lai tas nav tādā līmenī, ka mums ir ka saskaņā tur ar zaļo kursu vai ar ko mums ir jādara tas un tas. Lai tas nenolasītos tikai tādā veidā, bet skaidrot, kāpēc tas mums pašiem ir vajadzīgs, vai ne? Ka tās klimata pārmaiņas jau labi, protams, būs valsts pasaulē, kas cietīs daudz vairāk, bet ka tas ļoti lielā mērā ietekmēs arī mūs, protams, vai ne? Un to visu. Jā. Mums beidzot jau tuvojoties nobeigumam, mums šie raidījumi noteikti klausās un skatās diezgan daudz jauniešu. Iespējams, ne visi zina, kur var iepazīties ar to jūsu darba veikumu. Tas ir viens, varbūt tās var izstāstīt, kur meklēt jūsu publikācijas, kur tām pierakstīties, un otrs arī, kā varbūt ir kāds, jauns žurnālists vai jaunietis, kas vēlās varbūt iesaistīties jūsu darbā un palīdzēt kaut kādā, vai ir iespējas iesaistīties un palīdzēt jums? Jā, mēs aicinām jebkuru cilvēku, kurš ir pamanījis kaut ko apšaubāmu, potenciāli maldinošu vai tā, ka tev tiešām tā ir, ja? Un ja tas ir kaut cik populārs, ja tas nav vienkārši viena cilvēka uzrakstīts un nekur tālāk nav gājis, mēs aicinām sūtiet mums, mēs pārbaudīsim. Sūtiet, lai mēs arī jūtam to, kas cilvēkiem rūp un ko viņi saskars, visi jau mēs neredzam. Mēs arī īstenībā ļoti daudz saņemam. Mēs katru dienu faktiski sociālos medijos saņemam ziņas no cilvēkiem, kur viņi mums iesūta. Ne visu mēs, protams, pārbaudām, bet bieži vien mēs pārbaudām un publicējam. Bet, protams, var arī ar mums sadarboties, kāpēc ne. Ik pa laikam arī mums kaut kādi studenti, jaunieši piesakās, un es domāju, ka tas ir labs treniņš. Tas nav viegli, protams. Tur cilvēkam īstenībā ir vajadzīga tīri tāda laba žurnālistikas pieredze, lai ar to nodarbotos. Tas nav darbs pavisam iesācējiem, bet pamēģināt to darīt noteikti. Mēs esam
Teiksim tā, visvairāk mēs esam Twitter un Facebook sasniedzami visvienkāršāk. Mēs apmēram pēdējā gada laikā, es teiktu, esam mērķtiecīgi sākuši arvien vairāk būt Instagramā. Es domāju, tīri ar domu, ka mēs tā spējam lielāku jauniešu auditoriju uzrunāt. Un tas, ko mēs savā darbā arī redzam, tas, ko mēs publicējam Twitter, jeb X un Facebook, tas ir pilnīgi viena auditorija un Instagramā. Tu vari publicēt to rakstu ar kaut kādu dažu dienu nobīdi, vesā mierā. Un liekas, ka tie cilvēki, kas tur viņu pamana, ka to viņi pamana pirmo reizi, tāpēc, ka viņi vienkārši tajos pārējos sociālos medijos nav acīm redzot. Un tur mēs mēģinām, tātad Instagram. Droši vien, ka mums vajadzētu arī TikTok, bet tur mūsu rokas un resursi pašlaik nesniedzas. Kur mēs vēl varam dzirdēt? Mums var Latvijas rādio dzirdēt. Un tā atkal ir pilnīgi cita auditorija, kas man pašai personīgi liekas ļoti svarīgi, jo ir cilvēki, kur nelieto tos sociālos medijus, kur internetā nav. Es domāju, vairāk vecākā paudze, toties viņi klausās Latvijas radio, un tas man arī liekas ļoti svarīgi, ka mēs tur reiz nedēļā tomēr izstāstam par galvenajiem tiem dezinformācijas tematiem, par Krievu propagandu, ko viņi atkal ir saražojuši, kas ir tie, kas izplata, un arī kaut kādā veidā mēs to mediju pratību caur to mācām, es domāju. Līdz ar to, mēs cenšamies sasniegt dažādas auditorijas. Bet ar visu to es teiktu, ka mūsu galvenais un lielākais izaicinājums ir, kā sasniegt plašāku auditoriju. Jo vienalga, lai ko mēs darītu, dezinformācija sasniedz daudz vairāk cilvēkus, nekā mēs kā žurnālisti varam sasniegt un aizsniegt. Diemžēl. Tādēļ mums ir, kā saka, jāstrādā visiem kopā. Mums ir gan valsts pārvaldē jākomunicē, kā jau to minēja pareizi, jāizdara mācības, kas mums ir bijušas gan no Covid veiksmēm un neveiksmēm, gan arī no Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā pirmajiem mēnešiem un arī šobrīd. Un jākļūst labākiem, mums ir nepieciešama kvalitatīva, neatkarīga mēdīju vide un ļoti svarīgi, protams, pētnieciskās žurnālistisks darbs. Un arī šodienas tēma, tostarp medijpratība. Atgādināšu vēlreiz, ka šis raidījums norisinās globālās medijpratības un informāciju pratības nedēļas laikā. Mēs tādu atzīmējam Latvijā jau 12. gadu. Bet viens interesants fun facts ir tāds, ka šī nedēļa kļuva globāla 2021. gadā, tieši pateicoties Latvijai. Kopā ar vēl 11 valstīm apvienoto nāciju organizācijā ģenerāla asamblējā pieņemot rezolūciju, uzdodot, par tādu pienākumu, par pamudinājumu visā pasaulē cīnīties ar dezinformāciju, tostarp atzīmējot šo nedēļu no 24. līdz 31. oktobrim katru gadu kā medijpratības nedēļu, kad tad tiek pastiprināti veikti dažādas kampaņas, aktivitātes, intervijas un tā tālāk un tā joprojām. Atgādināšu klausītājiem, ka jau tojoties mūsu, raidījuma izskaņai, ka šis ir raidījums podkāsts Melns uz balta. Mēs veidojam šādus sižetus katru nedēļu. Un, protams, mūsu mērķis ir veicināt izpratni plašākā sabiedrībā noturību pret gan Kremļa, gan citu autoritāru režīmu veiktām manipulācijām informatīvā telpā, gan arī pašmāju viena otra ļaundara vai aktīvistu un dezinformātoru centieniem maldināt sabiedrību. Pret šīm metodēm, kādas metodas viņi lieto, kādas paņēmienas, kā tos atpazīt, kā tiem pretoties un galu galā kā veidot dzīvi mūsu labāk, lai mēs netiktu apmuļķot ne indivīdi, ne sabiedrības, ne valsts līmenī. Meklējiet mūsu raidierakstu visās populārākajās straumēšanas vietnēs, arī YouTube kanālā un citos sociālo mediju kontos. Un arī atcerieties par vietni melnusbalta.lv. Šī ir vietne, kurā ir pieejami visi šie resursi, kā arī šī ir vietne, kas mums beidzot valstī ir tapusi, kur ir iespēja jebkuram ziņot par dezinformāciju un maldinošu informāciju valsts kancelejas Stratkom komandai, kas tad pieņems konkrēts mērus un izmeklēs šo te un veiks darbības, lai to ierobežotu un mazinātu tās izplatību. Paldies visiem, kas klausījās un skatījās, un līdz nākamajai nedēļai!